Disku golfs Latvijā ienāca 2012. gadā, bet straujāku popularitāti ieguva Covida laikā, kad tā bija iespēja vienlaikus būt dabā un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Šobrīd Latvijā disku golfu spēlē jau ap 6000 cilvēku, un Kleistos, vien 15 km attālumā no Rīgas centra, top līdz šim vērienīgākais šī sporta projekts Rīgā. Perfekts sporta veids, ar ko nodarboties ārā, ņemt diskus savā ar draugiem kompānijā, spēlē, darbojies, un tas uzplaukums Latvijā parādījās ļoti pēc Covid laika. Ideja izveidot Latvijā lielāko un ar laiku arī Baltijas mērogā konkurētspējīgu disku golfa parku pieder uzņēmējam Jānim Bazēvičam. Investīcija apjoms ir grūti nosakāms, jo lielākā lieta, kas ir ieguldītāja sirds un laiks. Mēs neesam noteikti apstājušies, investīcijas turpināsies. Cerams, ka kādam tas arī liksies interesanti un kāds palīdzēs. Un pa apjomu šeit ir 35 hektāri teritorija, un trases garums ir 2760 metri. Tā ir liela gara trasa, bet būs arī iesācējiem trase, un tādiem līdzīgi kā slēpošanām būs melnās trases, sarkanās un zilās. Galvenā trasa izveidota tā, lai izaicinājumu netrūktu arī pieredzējušiem spēlētājiem. Grozi izvietoti gan kalnā, gan lejupnotā, bet garākais posms līdz mērķim ir 460 metri. Yeah, so it's super nice place. The environment here is perfect for disc golf, and I really think this is going to be a nice course. Pirms parks tiek atvērts apmeklētājiem, šonedēļ tā iespējas tiek pārbaudītas praksē, un ne tikai disku golfa teritorijā izveidota trase, bet arī velokartingam, ko izmēģināja Latvijas čempions riteņbraukšanā. Pirmo reizi tādu mēģināšu, tā kā redzēsim, kā ies. Mazliet bail pa līkumiem, vai sanāks, nesanāks, bet redzēsim, brauksim. Tā, minam. Opā, pilnīgi slīd ārā, aizmugurējais ritens, varbūt mazliet jaudu jānoņem. Nav tik vienkārši. Nu ko, pēdējais līkums. Trajektorija ir ļoti labi gar maliņu iekšpusē un uz ārbalu. Un tagad finiša taisne sprintu. Pirmais aplis pieveikts. Ir grūtāk nekā šķita, ka būs. Taču ar atsevišķu trašu izmēģināšanu diena nebeidzas. Jānim abiem sportistiem sagatavots arī savstarpējs izaicinājums. We will have a challenge now, and the challenge is that we will play one hole in disc golf, and this is actually like maybe the longest hole in the world, so it's easy hole to start. Yeah, it's not gonna intimidate me. Longest hole in the world, not a problem for me. Okay, but every stroke I get on this hole, hopefully I get, and you don't get. I will gain a second for the next race, which is maybe your sport, kind of. Yeah, it's a bit closer to my sport, not exactly. Yeah. So good Anyways, luck. Yeah. You know, my mother taught me once, slow and steady is faster. So maybe take this advice and use it here in the cycling karting. Yeah, I need to. But I think because 3-stroke difference, so I got 3 seconds now. Yes. I don't know if that's enough for me, but we'll see. We'll see. Yeah, now it's my turn to shine. He got the better start. Normāls uz iekšmalu. Un It's too quick. this is the long straight. This is hurting. Come on, Thomas! Slow down! You don't need to go so fast. Final meters, come on! I knew that 3 seconds is not enough. So I won. Yeah, you won. It was 10 seconds difference, so Really? yeah, you won by 7. Yeah, I didn't know the result, but damn, it was way harder than I thought. It's like, I thought that I was gonna lose because in corners I was losing grip, spinning the tires, and your run looked fast. But I did my best. thank you for the good competition.
Šodienas duēlis jaunajam parkam ir tikai iesildīšanās. Apmeklētājiem tas tiks atvērts jau šo sestdien 15. augustā, bet 22. un 23. augustā trasē paredzēts pirmās sacensības Latvijā. Savukārt jau 4. septembrī gaidāms pirmais starptautiskais pārbaudījums, kurā piedalīsies arī spēcīgākie disku golfa spēlētāji no Somijas, Zviedrijas un Polijas. Bet nākamgad jaunajā parkā plānots aizvadīt arī starptautisku disku golfa sacensību tūres posmu. Ir pieteikušies tiešām pasaules līmeņa spēlētāji no Somijas, tur 8. vieta pasaulē un es ar 30 000 eiro balvas fondu. Un es teiktu, tas būs nereāls pasākums.